Labdien, Jūras zemē! Aizvien biežāk saņemu telefonu zvanus ar jautājumu, kur tad var atrast veidlapas, kas ir jāiesniedz, lai iesniegtu projektu pieteikumu. Veidlapas ne PDF, nekādā citā formātā nav pieejamas. Pieteikumu var aizpildīt Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Ja esat Lauku atbalsta dienesta klients, tad jūs vienkārši ierakstat šeit lietotāju vārdu, paroli, pieslēgties un aizpildam pieteikumu. Ja neesat ja neesat LAD klients, tad to var izdarīt šeit, reģistrējoties, un 10 līdz 15 minūšu laikā jūs jau būsiet kļūt par LAD klientu. Lai atrastu veidlapu, kas tad ir jāizpilda, mēs izvēlamies šajā sadaļā projekti un investīcijas pievienot jaunu projektu iesniegumu. Ripinam līdz pašai lejai, un kā pēdējo ierakstu atradīsim izveidot jaunu līderu pieteikumu. Ierakstam teritoriju. Vēlreiz atgādināšu, ka biedrības Jūras zeme teritorija ir Ādažu novads un Saulkrastu novads. Izvēlēšos Saulkrasti un izveidot jaunu iesniegumu biedrībā Jūras zeme. Es vēlos uzsvērt, arī šeit ripinam līdz pašai lejai. Es vēlos uzsvērt, ka biedrībā Jūras zeme projektu konkursā ir sadalīts teritorijas Lauku fondam un Zili fondam. Ja jūs esat no Sējas pagasta vai Ādažu pagasta un Ādažu pilsētas, tad uz jums attiecas šīs te divas pogas, kas ir Lauku fondam. Šajā sadaļā ir uzņēmējdarbības projekti un šajā ir sabiedriskā labuma projekti. Ja jūs iesniegsiet projektu nepareizajā rīcībā, nepareizajā fondā, diemžēl jūsu projekts jau sākotnēji netiks vispār vērtēts. Tādēļ ļoti svarīgi saprast, no kuras teritorijas jūs esat. Ja jūs esat no Carnikavas pagasta, Saulkrastu pilsētas un Saulkrastu pagasta, tad jums ir jāizvēlās šī sadaļa. Un šeit uzspiežot, parādās, atverās šeit rīcības un infrastruktūra, kas nepieciešama piekrastes resursu ilgspējīgai izmantošanai, attīstība un pilnveida izveide, ir sabiedriskā labuma projektiņi, un šīs divas rīcības ir uzņēmējdarbības projektiņi. Tālūk, izvēlamies īsto un veiksmi projektu rakstīšanā. 4. novembris nelaiž kalniem, lai veicas! Es šķiet, ka jums ir rodas kādas neskaidrības, noteikti varat zvanīt uz Jūras zemi.